Čau visi! Šoreiz būs stāsts par ārdurvju montāžu. Šajā situācijā var redzēt, ar fleksi griež nost flīzi. Jo flīzi līmē ar nolūku, lai viņi ir vairāk pāri, jo pēc tam visu var dabūt nost. Tiek nolobīt, viss tas liekais. Protams, viss jānotīra. Un tagad ieliekam iekšā ārduri, lai saprastu, vai dara vai nedara. Tagad ir pārliecinājuši, ka viss ir kārtībā. Tā ar ķīlīšiem var piestiprināt augšas stūrus. Piestiprinām dūri tā, lai ir precīzi, lai viss līmenī un lai smuki varās. Un tagad pārbaudam, ka viss vai varās, viss notiek. Un, kad viss ir pārliecināts, pārbaudīts, pūšam putas iekšā. No vienas puses. Tad, kad kaut kas aiziet garām, nevajag tīrīt, neko nevajag darīt. Tad, kad nokaltīs, tad viņš viss viegli nonāk nost. Ieliekam ķīlīšu starp durvi un kārbu, lai putas nesaspiestu. Un šitās ir putas, kas man neizplešās. Tagad tiek uzstādīti ārdurvju rokturu mehānismi. Gan ir pats rokturīts. Atslēga. Šeit ir tam kvadrāta stienim grieža nost, jo viņš ir bišķi garāks nekā vajag. Un pieskrūvējam klāt. Un tagad atslēgu, tad visu pārbaudām kas kur kā. Un šitas ir nāk speciāls otrā pusē. Un to nogriežam nost, ieliekam iekšā un pieskrūvējam. Sākumā skrūvmašīnu. Tam ar skrūvgriezu pievelkam. Un tad darbs ir padarīts, viss pārbaudām, viss strādā. Aiztaisam durvis ciet. Viss kārtībā. Pārbaudām, vai ar atslēgu var aizslēgt. Un darbs ir paveikts. Protams, tagad vēl pēc tam no iekšpuses. No iekšpuses jāiepūš putas būs. Izņemam ārā no ārpusē tos ķīļus. Viss, kas bija nofiksēts, aizpūšam ciet. Vai nav nekādas spraugas. Un no iekšpuses arī iepūšam putas. Un tad ieskrūvējam skrūves, lai kārtīgi durs turās, lai viņi, kā sacīt, zagļi neielaustos iekšā. Un uzliekam visu parķīšu dekoratīvos. Viss, darbs ir paveikts. Protams, iztīrām māju, lai viss ir forši. Un paldies, ka skatieties līdz nākamai reizei. Ja patīk šāda veida saturs, liekam laiku. Ja neesat abonējuši, abonējiet. Un gaidām nākamos video. Atā!